Sveicināti mūsu otrajā raidījumā. Šodien mēs jums stāstīsim par vidus puciņu, kurš bija ciemos pie mūsu cienītās skolotājas Regīnas Gribustes. Sanāca gan gremdēties atmiņās, gan runāt par nākotni. Lūk, ieskats notikušajā. Vaļā teica skolotāji. Labi, tagad par projektu. Tātad vārdu sakot, jūs esat iesaistījušies kaut kādā projektā, ja? Jā, es tā īsumā vēlreiz, jā. Pēc tikšanās ar jums es eju pie direktora. Jā. Un mums ir tāda sapulce līdz piekdienai mums ir jābūt gatavam visam, lai varētu Eiropas projektā dabūt naudu. Jā, to ir skaidrs, ka mums nometne būs no 11. augustā veselu nedēļu, no 5. līdz 8. klasē ieskaitot. Jā. Ar visādiem pasākumiem, un man tagad, ka ja mēs iesim uz skolu, jūs arī varat pačukstēt, kādas jums ir idejas. Tas ir viens, un otrs, kā mēs sākām, piedodiet par to žargonu, mēs iepināmies, ja iesākam ar to, ko es... No pirmām kārtām jums jāpierāda, kāpēc ir nepieciešams tāda taujas josla, kur varētu apskatīt Daugavu. Ja nav iespējams viss caur Daugavu, vismaz, kur pieiet ielas, kur pieiet ceļš līdz Daugavai, ja? Lai ir daudz, kas pie Daugavas jāredz, ir man neētika brauc, tie ārzemnieki, kad mums tāda Daugavas mala, viņi tiešām tā reizē drusciņ tur patīrējas, no tās kaudzes savilka tās lapas, kas tur bija un tā, bet neko, tagad vēl trekāk tur ir. Tiešām traki. Man ir jautājums tagad. Mums ir jāiet, mums iedeva Benita Šteina, iedeva to karti, šito te visu karti, un tagad mēs zinām, kas tur dzīvo tajās vietās. Un mums tagad ieteica, ka mēs bijām uz to domas sēdi. Atceraties, bērni, ja? Ka bijām uz to domas sēdi. Mums ieteica tā, iet pie tiem īpašniekiem, it kā ar tādu aptauju. Jūs varat kaut kā izdomāt tā upi uzzīmē, un tad apskatīt, izlasiet, ko katrā mēnesī dara un kur tas notiek. Viss gar malam, to es jums došu līdzi. Ļoti labi. Ja, jo, ko tad es vairs viņu turēšu? Ka jums nevajadzēs, tad jūs man atdosiet. Jā. Tā, tad redziet, visu vajag, ko dara, pierakstīt. Un te, lūk, Daugava man stāsta, ir arī apraksts, kā mēs toreiz darījām visu, un arī publikācijas. Šajā te projektā pirmajā Daugava stāsta. Redzi, man mēlraksts ir atstāts, bet viņš ir rakstīts ar roku. Mums tā bija, redzi, virsā tā rumbiņa, ziņas par rumbiņu, un tad stāvpunkti, kur apskatīties, apstāties, ko pētīt. Tā arī jums te pie Daugavas, ko tieši redzēt? Jā, pāri tur ir Birzgali, kas tās pa mājām ir, kas saistās varbūt ar kādu ievēramu cilvēka dzīvi, vienā pusē vai otrā. Mums tādi stāvpunkti bija, un par katru stāvpunktu bija arī zīmītes uzliktas, un skolotājs Starvida bija izgatavojas to uzrakstu rumbiņas taka, un tādu mēs iesniedzam, tā bija tiešām laba, jo rumbiņa, varbūt tā bērni nezina, tas ir unikāls dabas veidojums. Nekur Latvijā nav, ka vienas upes nelielā posmā ir smilts, dabas ziņībās mācāties smilšakmens, un galā dolomīti. Pie Daugavas. Pie Daugavas ir dolomītu klints. Pie tam tur ir ļoti daudz interesantu dzīvnieku nospiedumi, pārakmeņojumi. Man skolā palika nav, tā ir dolomita slāni atradām bruņu zivs nospiedumu. Un pašas un savukārt smilšakmeņi ir alas, ja? Un tur ir daudz avotu ir, un arī reti alvi ir. Tā kā rumbiņa vienīgās sirds sāp. Tas aprakstā kaut kur man ir, vakams viņa paša aprakstā, to es mums tiešām apsolos. Kā liekas, ka 92. gads, vienalga 92. gados, ko izdomāja? Par to rumbiņas taku es jums
uzrakstīšu un iedošu, lai stāv jūsu muzejā. Jūsu, jo skolā varbūt, ka veidošies muzejs, nezinu. Bija kādreiz. Jau ar laiku tā. Ar laiku varbūt vajag tā. Ko es vēl gribēju? Un izziņas tā, ko mēs ar skolotāju lāci, to es ar dāviņu. Jā. Vēl te ņemiet tiešām pagraudiet tās. Nesen mūsu skolas 5. B klases skolēniem bija iespēja piedalīties teātra sporta sacensībās Tirzniecības centrā Rīga Plaza. No klases tika izvēlēti 10 labākie aktieri un sadalīti 2 komandās. Vieni Pepelsīni, kuri ieguva Grand Prix, un komanda Uzliesmojums, kas ieguva godpilno 3. vietu. Vidusskolas ir jau gatavi šeit skatuves sānā. Viņu uzdevums bija atveidot pavisam jaunu multeni lidmašīnas latviešu gaumē. Kā tev patīk šis priekšnesums? Man ļoti patīk šis priekšnesums. Es būšu godīga. Es ar bažām gaidīju šo multeni, jo es viņu neesmu redzējusi. Bet jūs perfekti parādījāt, par ko tur ir stāsts. Jo man ir pilnīgi skaidrs, ka tā morāla ir, ka draugi ir un draugi palīdz un viņi palīdz izrauties. Tas būs atzīmes ar nepacietību gaidām komandai Pepelsīni par lidmašīnām latviešu gaumē. 10! 100 reizes! Paldies, Žulijai! 100 reizes piepumpējies un lūk! Komanda Uzliesmojums ir gatava parādīt mums monstriņus latviešu gaumē. Kā tas izdosies, kādi un kas būs šie monstriņi, tūdaļ redzēsim uz skatuves. Ar aplausiem komanda Uzliesmojums un monstriņi. Lūdzu! Žulijai par labajiem komentāriem.
piedalīsies atzīmēs. Tūdaļ skatāmies 10, 10, 9! Paldies tai komandai uzliesmojums Kaliči! Un pelēkie alņi. Tā vienam dalībnieku no katras komandas ir jau klāt, kā tie sauc? Artūrs un Mārtiņš kopīgiem spēkiem izspēlēs etīdi kādā darbības vietā? Slidotavā. Ļoti labi. Slidotavā. Tātad jūs atrodaties slidotavā, lūdzu izvēlēt katrs sev aploksni mikrofoniem, lai jūs labi var dzirdēt, un iepinam šīs frāzes savā dialogā. Atrodoties slidotavā. Mārtiņš gatavs, mikrofons pieregulēts. Sākam ar 3, 2, 1, aiziet! Ja tu vēlies ieiet slidotavā, tad tā kā bija pie durvīm rakstīts izglutiet drēbes. Tu nevar iet šitādās nekārtīgās drēbēs. Nu lūdzu, izglutiet drēbes, visiem uz labu. Ko tu domā par mani? Es jūs iesūdzēšu tiesā. Es te apmāku tīrām drēbēm un man te kaut ko vēl pavēl. Nu, es nesaku tā vēl, lai saku. Lūdzu, izglutiet drēbes. Nu, kāpēc jāiesūdz tiesā? Tā, nieki? Nu, bet kā? Es tagad te pliks citu priekšā ķēršos un vilšu no drēbes un gludināšu? A, kas tad jūs tad esat? Apkopēs? Bet ko es man te vēl kaut ko aizrāvu? Es neko nedzirdu. Ko jūs teicāt? Man garšo cukurs. Nu tad skaidrs. Jums garšo cukurs un jūs ejat slidot. Es nezinu, kā to saistīt. Skatīsim, kādas atzīmes būs. Vispirms atzīmes Artūram no